Well, well done, everybody. I'm amazed at your perseverance. Esmu pārsteigts par jūsu izturību. You've kept going right till the end. Jūs noturējāties līdz beigām. We've got time for some questions. My hope is Andrew should be returning from the other conference he was speaking at shortly. Mums ir tagad laiks jautājumiem un atbildēm, un es ceru, ka Andrew paspēs laikā no savas, viņš bija izbraucis uz citu konferenci arī runāt. So if you've got any difficult questions, just wait till Andrew gets back. Ja jums ir tādi grūti jautājumi, tad pagaidiet, kad Andrew ieradīsies. But if you've got any easy questions, then I'm happy to answer those first. Bet ja jums ir viegli jautājumi, tad es esmu gatavs tos atbildēt. No, I'm joking. Any questions that people have got? Jebkurš, ja jums ir kādi jautājumi, droši uzdodiet. Yeah. Man liekas, vispār es jau vairāk runāju, ka ir ļoti drosmīgi runāt par I think it's very brave to talk about temptations in general. Man liekas, ka tas ir baigi drosmīgi un iedrošinoši. I think it's very encouraging. Es gribēju jautāt, I wanted to ask, kā draudze uzņēma to, ka tu atklāji how did the church react when you revealed, to izdarīt? and how maybe you did it exactly? Yeah, thank you. Paldies. It's funny, I've been speaking on sexuality now for about 10 years. Es tagad vairāk jau gandrīz 10 gadus jau runāju par seksualitāti. So I'm quite used to it and I forget that it's quite a strange thing to do. Jā, un es esmu jau pie tā tik ļoti pieredzis, ka man tas jau pat liekas varbūt dīvaini, ka es esmu aizmirsis, ka tas ir varbūt tā dīvaini citiem. But let me go back to 10 years ago when I decided to talk publicly to the church. Bet es atgriezīšos pagātnē 10 gadu vēsturē un vienkārši pateikšu, kā draudz reaģēja uz to visu. So the elders of the church, my fellow leaders, knew about my sexuality when the church appointed me. Okay. When they initially appointed you? Yes. Okay. Tātad man draudzes vadīja, draudzes vecais zināja par manu seksualitāti, tad, kad viņi sākotnēji man izvēlējās par draudzes mācītāju. The church didn't know. Bet draudze, jā, nu tātad cilvēki draudzē nezināja. And so over a period of about a year, actually, I started to talk to my fellow elders about me wanting to talk to the church about my sexuality. Un gada garumā es uzsāku tādu sarunu saviem vecajiem, kad es gribētu uzsākt šo te sarunu ar draudzi par savu seksualitāti. And they were quite nervous and I had to be quite patient. Un viņi bija diezgan norūpējušies un man bija jābūt diezgan pacietīgam. Yay! But I kept saying to them, I think if it will help the church if we are honest about the fact that everybody, including leaders, face temptation. Bet es viņam turpināju teikt, ka man liekas, ka tas būs ļoti noderīgi draudzei, ka ik viens, ieskaitot arī draudzes vadītājus, runās par kārdinājumiem. And in the end, they agreed that should happen. Un beigās viņi piekrita, ka tam vajadzētu tā būt. The way we did it was we set up a series on various aspects of sexuality. Tas, kā mēs to izdarījām, mēs uztaisījām svētdienu sēriju, kas aplūkoja dažādas seksualitātes aspektus. So we did a sermon on marriage, on singleness, on friendship. Mums bija svētdiena par laulību, par neprecētu dzīvi, par draudzību. And we did a sermon on homosexuality. Un mums bija svētdiena arī par homoseksualitāti. And before the series started, we sent a letter to the whole church. Un pirms šīs svētdienas sērijas sākās, mēs izsūtījām vēstuli draudzes locekļiem. Explaining the series. Paskaidrojot, par ko šī svētdienas sērija būs. And saying that I was going to do the sermon on homosexuality because it was part of my experience. Un mēs arī pieminējām šajā vēstulē, kad es teikšu svētdienu par homoseksualitāti, tāpēc, ka tā ir arī bijusi mana pieredze. Now, on the evening itself, I preached on Romans 1 and gave a very clear sense that same-sex relationships weren't part of God's plan. Un es runāju par vēstules romiešiem 1. nodaļu un diezgan skaidri izklāstīju, ka laulībai, kādu to ir paredzējis Dievs, ir jābūt starp vīrieti un sievieti.
And then one of my fellow leaders asked me about my story, quite like Luke did yesterday. Un tad kāds no vadītājiem man arī, līdzīgi kā vakardien intervijas veidā, man palūdza, lai pastāstu savu stāstu. In fact, I think the whole service is still on the internet somewhere. Un man liekas, ka viss tas dievkalpojuma ieraksts ir kaut kur internetā atrodams. Now, the church overwhelmingly was supportive. Draudze lielākajā daļā bija ļoti atbalstoša. One family did leave the church. Viena ģimene aizgāja no draudzes tā rezultātā. But I remember thinking the church will just respond with awkward silence. Bet es atceros, ka es pie sevis domāju, ka draudze visticamāk reaģēs tādā neveiklā klusumā. Let's pretend that hasn't just happened. Vienkārši tēlosim, ka tas tikko nenotika. I actually got messages from about 3/4 of the church being encouraging. Bet es patiesībā pēc tam saņēmu ziņu, dažādos veidos, no vairāk kā 3/4 draudzes locekļu ar iedrošinājumu vārdiem. And looking back, I think that was because the church was quite well trained theologically. Un atskatoties, es domāju, tas iemesls tam bija, ka draudze tika ļoti teoloģiski veselīgi sagatavota pirms tam. So they understood the Christian life and they know Christians face temptation. Un viņi saprata, ko nozīmē kristiešu dzīve un ka kristietis arī sastapsies ar kārdinājumiem. And in the end, they weren't surprised that even their pastor faces temptation. Un beigās viņi tad arī nebija pārsteigti, ka pat viņu mācītājs saskarās ar kārdinājumu. It probably also helped that I knew them for 10 years or so, and so there was an element of trust there. Es pieļauju, ka vēl viens palīdzošs aspekts tajā bija, ka es viņus pazinu jau kādus 10 gadus, un es biju viņu mācītājs. But looking back, I'm so thankful that was the path we went down, and I did talk about it. Bet atskatoties, esmu ļoti pateicīgs joprojām, ka tas bija tas ceļš, kuru mēs izvēlējāmies, un ka tas tika izdarīts. Thank you for the question. Paldies. You can now ask as many difficult questions as you like. Tagad var uzdot grūtos jautājumus, jo Andrew ir ieradies. I have a question. Oh. Who's going to translate your question for you? Sorry. Tātad mans jautājums būtu tā rezultātā, vai draudze piedzīvoja to, ka arvien vairāk līdzīgi cilvēki iesaistījās draudzē, vai bija atvērti iespēja, ka viņi sāk nākt uz dievkalpojumu, vai arī tas bija kaut kā tā mērķtiecīgi, viņi sāk uzrunāt šo kopienu. So my question is, as a result of that, did you see an influx of people who struggle with same-sex attraction coming to church, or there was a deliberate ministry towards them, or how did that happen? Was there a shift? There was a shift. Bija kādas pārmaiņas, jā. What was strange was another pastor in Oxford did exactly the same just a few months before me. Tas dīvainais tajā momentā bija, ka vēl kāds mācītājs arī Oksfordas pilsētā dažus mēnešus pirms manis bija izdarījis kaut ko ļoti līdzīgu. And so you suddenly had two churches in the same city led by pastors who experienced same-sex attraction. Un pēkšņi vienā pilsētā bija divas draudzes, kuras vada mācītāji, kuri izjūta patiku pret savu dzimumu pārstāvjiem. People do wonder if there's something strange about Oxford. Cilvēki sāka domāt, varbūt kaut kas tur dīvains tajā Oksfordā notiek. But what did happen in the church was this. Bet tas, kas notika draudzē, bija šis. Not a huge number of newcomers who experience same-sex attraction. Varbūt nebija tāds liels skaits jaunpienācēju ar patiku pret savu dzimumu pārstāvjiem. But 2 or 3 people in the church who did experience same-sex attraction but had never talked to anybody about it. Bet 2 vai 3 cilvēki draudzē, kas piedzīvoja šos izaicinājumus un kas nekad nevienam nebija par to stāstījuši. Suddenly felt able to share and get prayed for and encouraged in other ways. Pēkšņi izjuta šo tādu pamudinājumu, ka viņi drīkst stāstīt par to atklāti, un kad viņi ļāva, ka cilvēki arī par viņiem aizlūdz un par viņiem rūpējās. Ne? Trīs cilvēki, viņi
jūtat tikai to patīku, vai viņi arī dzīvoja tajās attiecībās? Those 2-3 people, they only had same-sex attraction, or did they live a homosexual lifestyle? No, they neither lived a homosexual lifestyle. Neviens no viņiem nebija homoseksuālās attiecībās. And so we were very clear with the church that we were still sticking with Jesus' teaching on sexuality. Un mēs skaidri komunicējām, ka mēs joprojām pieturamies pie Jēzus mācītā. One was a single woman a bit older than me. Viena bija kāda dāma, kas bija neprecējusies, kas bija nedaudz vecāka par mani. Another was one of those people who had managed to make marriage to somebody of the opposite sex work for them. Un tad vēl kāds cits cilvēks bija tāds, kurš spēja izveidot tā kā laulību ar pretējā dzimuma pārstāvi. And so it was a man married to a woman, Un tas bija kāds vīrietis, kas bija apprecējis sievieti, but same-sex attraction was still part of what he felt. bet patika pret savu dzimumu bija joprojām tāda izjūta, ko viņš izjūta. And I think he was grateful for the chance to be able to talk about that and be encouraged. Un man liekas, ka viņš bija ļoti pateicīgs, ka viņam bija iespēja runāt par to un tikt iedrošināts tajā. Man ir jautājums, stāstīt par to draudz šķīstību, kas ir tas mūsu mērķis. You spoke about the purity of the church, that's our goal, Ka mēs par pasaules ejam ar evaņģēliju. that we go to the culture with the gospel message. My Kā question mums is, kā kristiešiem, how should we as Christians, as churches, pret to kultūras dinamiku virzoties no partneru attiecībām, piemēram, uz vienzimumu laulību? how should we intervene so that we don't go that trajectory that you mentioned, from the partnership relationship Yeah, and then okay. towards affirming homosexual relationships? So how does a culture avoid ending up at a place where it will celebrate same-sex marriage? Jā, tātad, kā kultūrai izvairīties no tā, ka mēs nonākam tajā punktā, kur mēs svinam homoseksuālu laulību? I probably want to be honest and say there will be limits to what you can do. Es gribu būt atklāts un teikt tieši, ka visticamāk būs lieli ierobežojumi, ja tā kā tu maz varēsi kaut ko ietekmēt. So I'm sure both in the UK and the US there were Christians who were desperately hoping and praying that wasn't where society ended up. Es esmu diezgan pārliecināts, ka gan Lielbritānijā, gan ASV bija daudz kristiešu, kas izmisīgi lūdza, lai tā situācija nenonāktu tur, kur viņi ir. And I just think there are limits to what Christians can do, actually. Un man arī šķiet, ka ir kaut kādi ierobežojumi tam, cik daudz kristieši var vispār izdarīt. My priority would be to try and help the church to think through how they are going to live in a different culture. Mans primārais uzdevums būtu fokusēties uz tā, kā palīdzēt draudzei dzīvot citādā kultūrā. The one exception to that Viens izņēmums tajā visā would be the issue of trans that Andrew mentioned yesterday. ir šis te jautājums par transpersonām, ko Andrew pieminēja. Because I think there might be opportunities to push back on that. Tāpēc, ka man liekas, ka tur ir iespēja bišķīt, tā kā dot to pretsparu. Particularly as it impacts young people. Tieši attiecībā pret jauniem cilvēkiem. To suggest that forcing young people to make life-changing decisions is something we should discourage schools from encouraging. Jā, un tā kā censties iedrošināt skolas, ka viņas nesaka, ka jauniešiem būtu jāveic šīs dzimuma maiņas operācijas, protams, ka tas ir normāli. But I am not convinced that churches will be able to stop the approval of same-sex marriage in society. Bet es neesmu pārliecināts, ka draudzēm izdosies apturēt šo te sabiedrības, ka sabiedrība pieņem vienzimumu laulības. My main priority would be to equip the church to be different if that happens. Mana prioritāte būtu sagatavot draudzi tam laikam, kad tas notiks. I'll see whether Andrew wants to say anything different.
I agree. Es piekrītu. And I would only add, Es tikai gribu piebilst. I think actually normal Christian life is to be in a culture that's very different. Man liekas, ka tā normālā kristieša dzīve ir grūti izdzīvojama kultūrā. And so the expectation in the New Testament is we are different. Un tas, ko jaunā derība mums saka, ir, ka mums jābūt atšķirīgiem. And that we as Christians are the weird ones who are the odd ones out. Ka mēs kā kristieši esam tie dīvainie. Which kind of means I'm not too worried if culture changes around us. Un tas savā ziņā man īstenībā dod mieru, ka kultūra ap mani mainās. Because also we know internationally and historically Un gan starptautiski, gan arī vēsturiski mēs varam to novērot. that cultures that move a long way away from Christianity Ka kultūras, kas novirzās no kristīgajām vērtībām, become really fruitful seedbeds for the gospel. beigās kļūst patiesībā ļoti veselīga augsne evaņģēlija sēklai. But I agree with Andy, there are some exceptions. Bet es piekrītu arī Endiem, ka ir kaut kādi izņēmumi. And that's part of our call to speak up for the vulnerable. Un tur mēs varam runāt par šiem te neaizsargātajiem cilvēkiem. And to kind of work for their well-being, Un strādāt pie tā, lai uzlabotu viņu dzīves apstākļus. which I think would include gender among children. Un man liekas, tas iekļaus sevī šo te dzimuma jautājumu, ja, bērnu starpā tieši. It's your moment. Okay. One of the things that you all talked about was the importance of teaching everyone to take up their cross and follow Christ. Viena no lietām, ko tu pieminēji, ka ir svarīgi, ka ik viens no mums ņem savu krustu un seko Kristum. That in the UK, but probably here as well, we live pretty easy, but then people who struggle with these desires, we say, okay, well, you take up your cross. Jā, un tad Lielbritānijā un Latvijā es teiktu, ka mēs dzīvojam diezgan vieglas dzīves, ja? Un tad varbūt cilvēki, kas izjūt šo te patiku pret savu dzimumu, varētu teikt, ok, tad tu ņem to savu krustu un staigā. Ja? So what can we do as church leaders to teach all of us that we all have crosses we need to take up, and that following Christ is hard for all of us, but is worth it? Kā mēs kā draugu vadītāji varam mācīt cilvēkus, kad mums ikvienam ir jāuzņemās tas krusts un ka tā sekošana Kristum ir izaicinājums ikvienam, sagādā grūtības ikvienam. I think we should teach the Bible. Man liekas, ka mums vajadzētu mācīt Bībeli. Sorry, I know that's obvious, but Es zinu, ka tas ir pašsaprotami. if you are committed to teaching the whole of the Bible rather than just picking out the passages that are lovely and nice, Ja tu esi nodevies tam, ka tu māci visu Bībeli kopumā, nevis tikai izvēlies tās jaukās rakstu vietas, you will end up teaching the whole of the Christian life. tu mācīsi cilvēkiem kristiešu dzīves pilnību. And that's really important, actually. Un tas ir ļoti svarīgi. There is always a temptation, I think, to want to make the gospel really appealing. Man liekas, ka mums tāds kārdinājums bieži vien ir, ka mēs gribam padarīt evaņģēliju tādu pievilcīgu. And so if the gospel becomes, come to Jesus and then you'll find a really fulfilling life, Un ja evaņģēlijs, ko mēs sludinām, izklausās apmēram šādi, ka nāc pie Kristus un tad visa tava dzīve tiks atrisināta. come to Jesus, all your problems will disappear. Nāc pie Jēzus, visas tavas problēmas tiks paņemtas projām. That's the kind of Christian life that people will imagine is what they should expect. Un tad tā ir tā kristiešu dzīve, ko cilvēki sagaidīs. Whereas if we teach the Christian life the way Jesus does, Bet ja tā vietā mēs mācītu par kristiešu dzīvi, kā to darīja Jēzus, and we're honest with people from the outset, un mēs jau no paša sākuma esam atklāti pret cilvēkiem, there is a real cost to being a Christian, but it is absolutely worth it. ir dārgi jāmaksā, ja tu gribi būt par kristieti, bet tas ir to vērts. I want us to have the courage to do that,
even as we're telling people the gospel and inviting people to become Christians, because that's what Jesus does. Es gribu, lai mēs esam tajā drosmīgi, it sevišķi tad, kad mēs sludinām evaņģēliju, jo tāpēc, ka tas ir tas, ko Jēzus darīja. And then we are calling people to commitment Un tad mēs arī aicinām cilvēkus uz nodoties. in areas like how we use time and how we use money, Kā piemēram tajās jomās, kā mēs tērējam savu laiku vai savu naudu. in being willing to be different in our culture, even when that's hard. Un aicināt viņus būt atšķirīgiem no šīs te apkārtējās kultūras, pat tad, kad tas ir grūti. But not because as church leaders we're kind of beating people up and just always demanding more, Bet ne tāpēc, ka mēs kā draugu vadītāji gribam tā kā iedvesmot cilvēkus, ja, un prasīt ar vien vairāk no viņiem. but because we're saying Jesus is the most glorious being in the universe. Bet tāpēc, ka mēs gribam pateikt, ka Jēzus ir visbrīnišķīgākā būtne visumā. And he's worth giving absolutely everything for. Un viņš ir tā vērts, lai mēs upurētu viņa labā visu. And so we're sort of in that sort of area, I think, but that might be less specific than you wanted. Can you repeat that? You might want more detail than that, or Bet tu varbūt kaut ko tā kā gribi detalizētāk dzirdēt atbildi uz šo jautājumu. I was just reflecting as Andy was talking. Es pārdomāju to, ko Endijs runāja. I think we see the cost with these particular topics. The cost. We see the cost with these topics. Tātad mēs redzam šo te cenu, kas mums jāmaksā, kad mēs runājam par šīm tēmām. Partly because they're minority experiences, Pārsvarā tāpēc, ka to piedzīvo minoritātes, ja nelielas cilvēku grupas. and the things where we don't see the costs, but there should be a cost. Un tās lietas, kurās mēs neredzam, ka tur ir ārgi jāmaksā, bet patiesībā tam būtu ārgi jāmaksā, Are the things we, in a sense, all struggle with, and so they just seem so normal to us. ir tās lietas, ar kurām mēs visi cīnāmies, bet mums viņas vienkārši liekas normālas. And so certainly in our culture in the UK, Un sevišķi tas ir izteikti mūsu kultūrā, Lielbritānijā. things like consumerism, materialism, Lietas kā patērētāju domāšana, ja, materiālisms. are areas where it should be very costly to be a Christian. Un tie ir tie izaicinājumi, kur tas varētu būt dārgi būt par Kristus sekotāju. But I fear we're not good at noticing that, Bet man liekas, ka mēs to īpaši labi nepamanām. just because it is so kind of universal. Tāpēc, ka tā ir tāda visaptvaroša pieredze. And so maybe the practical thing we need to do Un man liekas, viena tāda praktiska lieta, ko mēs varam darīt, is actually to do some hard thinking of what are those areas. ir tā kā dziļi padomāt par to, kas tad ir tās jomas. In a sense, you're asking what are our blind spots in following Jesus. Un tā vietā uzdot šos te jautājumus, kas ir tās aklās zonas sekošanā Kristum. And the other thing I was thinking Un vēl viena lieta, kas man nāca prātā, was it might be true that the cost has different levels to different people. un man liekas, ka tā cena, ko mēs maksājam, atšķirās dažādiem cilvēkiem. But I don't think it's all an individual thing. Bet es arī nedomāju, ka tam jābūt ļoti tādai individuālai lietai. So there may be ways in which the cost Andy and I count Un kaut kādā mērā tā cena, ko mēs ar Endiju varbūt maksājam, is perhaps higher than some other people in our church families. ir varbūt nedaudz augstāka nekā, teiksim, citi cilvēki mūsu draudzēs. But they then help me count that cost Bet viņi man palīdz tā kā pamanīt to cenu, kas man jāmaksā. by doing things like being family for me. By family what? By being family for me. Kalpojot kā ģimene man. So including me in their family Tātad iekļaujot mani savā ģimenē, may in a sense be them helping me count the cost palīdz tā kā man maksāt to cenu. and they're sacrificing time and energy and finance even Un tas, ka viņi upurē savu laiku un finanses un enerģiju, to help me do that. lai palīdzētu man to darīt. So maybe there's a communal element as well to counting the cost. Tāpēc es redzu, ka tam visam arī ir tāds kopienas aspekts tajā, ka mēs maksājam kaut kādu cenu. So, if I understand correctly, some practical things would be asking if they're blind spots. Tātad tādas praktiskās lietas būtu uzdot to jautājumu par tām aklajām zonām. It's not wrong to have topical trainings or preaching, Tas nav nekas nepareizs, ja mums ir sludināšana par konkrētām tēmām. but to be asking if we're
having blind spots in that topical teaching. Bet uzdot šo te jautājumu, vai mums nav tās aklās zonas šajos te But maybe sludināšanā par īpašām it's also tēmām. good to like preach through books of the Bible where we have to talk about topics we would rather ignore. Bet tas arī būtu noderīgi, ka mēs sludinam cauri kādai konkrētai Bībeles grāmatai, lai mēs arī saskartos ar šīm te nērtajām raksturvietām. I think that's right. If, for instance, you said, I'm going to teach through one of the Gospels, Jā, tā ir. Ja, piemēram, teiksim, ja es teiktu, es gribu mācīt vienu no evaņģēlijiem, you're going to bump into Jesus saying some challenging stuff about discipleship. tur būs izaicinošas lietas, ko Jēzus saka par māceklību. Whereas if you say, I'm going to teach on the 10 themes I like to teach about, Vai arī tā vietā tu teiksi, es tagad mācīšu par tādām 10 tēmām, par kurām man patīk mācīt. you might manage to avoid challenging areas of discipleship. Tu spēsi izvairīties no šiem te sarežģītiem jautājumiem par māceklību. Maybe this is just my experience, Varbūt tas ir tikai manā pieredzē. but I do feel like sometimes we as Christians can be more sympathetic towards some sexual sins than others. Bet man liekas, ka mēs kā kristieši esam tā kā pieņemošāki pret viena veida seksuāliem grēkiem un mazāk pieņemoši pret citu veidu seksuāliem grēkiem. So like to be in a group of guys, Kā piemēram, mēs esam kaut kādā tur vīru grupā, and we know statistically for men, pornography is a very, very serious issue. un statistika rāda, ka tā kā pornogrāfija un tās vērošana ir diezgan izplatīta problēma vīriešu starpā. And so I've been in situations where a man will say, I'm struggling with this sexual sin. Un es esmu bijis tādā situācijā, kur kāds cilvēks teiktu, jā, es cīnos ar šādu veidu seksuālu grēku. And so and fairly quickly there is grace and mercy and those sorts of things. Un drīz vien mēs dzirdam šīs te sarunas par žēlastību un žēlsirdību, ja? Un tad tur ir piedošana un visas tās labās lietas. But maybe I'm wrong, but I think if somebody would say, hey, I'm struggling with my gender identity, I'm Es iespējams- struggling with homosexuality, Es iespējams kļūdos, bet ja teiksim, kāds būtu, kurš saka, hei, es cīnos ar šo te homoseksuālo iekāri vai jautājumiem par manu dzimumu identitāti, there'd be a little bit more awkwardness. būtu vairāk tādas neveiklības. So what can we do so that we don't create different classes of sexual sin? Tad kā mums izvairīties, lai mēs neveidojam dažādas līmeņus, ja, dažādiem grēkiem? Yeah, I think that can be true. Man liekas, ka tas tā varētu būt. It's helpful to think through what is a right approach to sexual sin as a whole. Man liekas, ka ir svarīgi pārdomāt, kāda vajadzētu būt mūsu pieejai, kad mēs domājam par seksuālu grēku kopumā. And the phrase that was going through my mind when you were talking was this: Tā frāze, kas man nāca prātā, tad, kad tu uzdevi jautājumu. the grace of God that leads to repentance. Dieva žēlstība, kas ved uz grēku nožēlu. So, at one level, as somebody discloses sexual sin, whether pornography, whether struggles with homosexual behavior, we do want to respond with the grace of God. Un tad, ja kāds atklāja to, ka viņš cīnās ar pornogrāfiju vai ar homoseksuālām tieksmēm, mums vajadzētu runāt ar viņu ar žēlstības pilnu sirdi. But as part of talking about the grace of God, we want to talk through how that will lead to repentance. Bet daļa no tā, kā mēs runājam uz šo cilvēku ar žēlstību, mums ir arī jānorāda, ka tur ir šis grēku nožēlas elements. And just to have that as a consistent approach, whatever the sexual sin we're talking about. Un ja mums būs tāda nemainīga pieeja ikvienam seksuālam grēkam, And again, going back to what I said earlier, that's where we need to be aware of our personalities, actually. un atgriežoties pie tā, ko es iepriekš jau minēju, mums ir jāpaturprātā tas mūsu raksturs. Because some of us will just want to talk about the grace of God and never mention repentance. Tāpēc, ka vairums būs cilvēki, kas tikai gribēs runāt par to Dieva žēlstību un nekad negribēs pieminēt
grēka nožēlu. Others of us won't really talk about the grace of God. Un citi no mums savukārt atkal tikai nerunās vispār par Dieva žēlastību. And so we need to train ourselves, whatever the sexual sin, to talk about the grace of God that leads to repentance. Un tāpēc mums ir jātrenējās, ka mēs runājam par Dieva žēlastību un grēku nožēlu, neskatoties uz to, kāds šis seksuālais grēks ir. I think in part there's just some historical factors at play. Man liekas, ka tur arī nospēlē šis vēsturiskais faktors. In the Christian tradition, certain sexual sins have been seen as worse. Kristiešu tradīcijā sava veida seksuālai grēki tiek uzskatīti par lielākiem grēkiem. And so certainly back to medieval times in Aquinas, that's been true of same-sex sexuality. So back to medieval times, that's true. Tātad tā ir patiesība jau kopš viduslaikiem no svētā Akvīnas Toma laikiem, ja, kad homoseksualitāte tiek izcelta kā tāds atsevišķs spēcīgāks grēks. So we do need to work to shake off some of that historical impact. Un man liekas, ka mums jāstrādā pie tā, ka mēs atkritamies no šī vēsturiskās ietekmes. And there's also something about otherness. Otherness, people who are different from us. Jā, un tur arī šis faktors, kad mēs nespējam pieņemt cilvēkus, kas ir varbūt nedaudz atšķirīgi no mums. We find it easier to be sympathetic and merciful. We find it easier to be sympathetic and merciful towards those who are like us. Okay. Tātad mēs vairāk izrādām žēlastību un pieņemtību pret tiem cilvēkiem, kas ir līdzīgāki mums. Or if we can imagine ourselves falling into the same thing. Kaut arī mēs spējam pamanīt, ka mēs varētu iekrist tajās pašās lamatās. So most men can see the draw to pornography. Tātad vairums vīriešu cīnās ar šo pornogrāfijas ietekmi. Not all men will ever experience same-sex attraction or gender questioning. Bet ne visi vīrieši piedzīvos homoseksuālas tiesmas vai arī patiku pret savu dzimumu pārstāvjiem. And again, I just think we need to be aware of that. Un mums tas vienkārši ir jāpatur prātā. And I think on porn specifically, un sevišķi runa ir par pornogrāfiju. I fear we sometimes have too little faith. Sorry? I feel we have too little faith. Man liekas, ka mums ir pārāk maz ticības. And the problem now seems so humongous. Un šobrīd šī problēma šķiet tik milzīga, that we're at risk of becoming too relaxed about it. Ka ir tas risks, ka mēs pārāk nenopietni tam pieejam. And obviously in pure numbers, ja mēs skatāmies tikai uz statistikas datiem, pornography is the big sexual ethics battle, not homosexuality. Pornogrāfija ir šis seksuālās ētikas cīņa numur 1, nevis homoseksualitāte. It's just hidden and secret. Tas vienkārši tiek darīts vairāk slepenībā. Amen. Mums nav jautājums, mums ir uzslava. We don't have a question, we have a praise. Mēs vienkārši dosimies projām. We're just leaving. Sure. Mēs gribam pateikt milzīgi paldies. We wanted to thank you that you talk about this thing. Man ir ierakstīt trešdaļu no klātes ar I have written jautājumiem. 1/3 of my Sev. with questions Jā, that tas, to ask myself. Manu It helps me to think. Jā, un paldies, ka jūs vispār par to runājat. Thank you that you speak of that. Thank you so much. Thank you Bless for you. coming. Thank you so much. Bye. I won't promise, but I think this is my last question. Es nevaru apsolīt, bet iespējams, ka tas būs mans pēdējais jautājums. But you talked about the importance of church valuing friendship. Tu runāji par to, ka draudzē jāliek tāda vērtība uz draudzības attiecībām. So how can we help lead our churches from being very possibly event-driven or meeting-driven? Kā mēs varam palīdzēt mūsu draudzēm kļūt varbūt no vairāk tādām pasākumu veidīgām draudzēm, strukturētām. To encouraging those friendships and that relationship and that family feeling. Uz vairāk to, ka mēs iedrošinām šīs draudzības, šīs attiecības, šo ģimeniskumu. Because that's important, not just on this issue, but on so many struggles that we all have. Tāpēc, ka tas ir svarīgi ne tikai domājot par šiem te jautājumiem, bet par daudziem citiem aspektiem.
Yeah, I have lots of thoughts. Man ir daudz ideju. One thing that's relevant in the UK may be relevant here. Viena lieta, kas ir Lielbritānijā, kas varbūt arī palīdz šeit, I tell church leaders to think about the church diary diary. or calendar. Jā, es domāju, es lieku domāt draudzu vadītājiem par viņu gada kalendāru. If it is really, really full, Ja tas ir pilns ar visādiem notikumiem, you don't leave room for people to have friendship. tev nebūs vietas, kur cilvēkiem veidot draudzības. Especially for leaders, if we fill their lives with meetings, It sevišķi tad, kad mēs, kā vadītāji, mēs domājam par šīm te sanāksmēm, they'll struggle to form meaningful friendships. mums būs problēmas izveidot tādas jēgpilnas draudzības. And I think the leader thing is really important Un man liekas, ka tas vadītāja tā loma ir ļoti nozīmīga. because I think the leading by example is really important. Jo vadītāji vada ar piemēru. I think I talked earlier about leaders having friends and people knowing that. Un man liekas, ka es iepriekš jau pieminēju, ka vadītājiem viņiem arī jāveido draudzības. About leaders using their families to bless other people. Un ka viņi izmanto savu ģimeni, lai svētītu citus cilvēkus. And so we want to set an example to the church around us. Un mēs gribam būt par piemēru draudzēji ap mums. I think that it's just teaching on and talking about friendship and church family. Man liekas, vienkārši mācīt un runājot par draudzi kā ģimeni. And maybe particularly the things that stop us doing it. Un varbūt arī fokusēties uz tām lietām, kas mūs attur no šāda dzīvesveida. So in the UK culture, I'd want to talk about busyness Kā piemēram, esmu Lielbritānijas kultūrā, es varu runāt par aizņemtību and the things that drive busyness. un tām lietām, kas izraisa aizņemtību. For most people, busyness is not unavoidable. Vairumam cilvēku viņi nespēja izvairīties no aizņemtības. Most people in my context are not working every hour just to make enough money. Tieši otrādi, ka viņi var izvairīties no aizņemtības. Vairums no cilvēku nav tā, ka viņiem jāstrādā visu laiku, lai tikai nopelnītu iztiku. Most of us are busy because we're following worldly measures of success. Vairums no mums ir aizņemti, pārāk aizņemti, tāpēc ka mēs sekojam šim te pasaules piemēram par to, ko nozīmē panākumi. Or we're trying to get our worth and our value from work or a hobby. Vai arī mēs meklējam savu vērtību, piepildījumu, savu darbu vai caur saviem hobijiem. Or we're running away from something else. Vai arī mēs cenšamies aizbēgt no kaut kā cita. And so actually helping people be self-critical Un tāpēc palīdzēt cilvēkiem būt patiesiem pret sevi, paškritiskiem. and think what they need to do to change their life. Un pateikt viņiem, ko viņiem būtu jādara, lai viņu dzīves izmainītos. To make it into a real priority. Lai tas kļūst par prioritāti. And then my little nugget of wisdom for singles Un viena tāda gudrības atziņa tiem, kas nav precējušies. is I think it's okay for us to be a bit pushy. Tas nav nekas slikts, ja mēs esam nedaudz tā izaicinoši. And so the question you ask a family Un tie jautājumi, ko tu uzdod savai ģimenei, is what are you doing this weekend and when can I join you? you ask another family. Yeah, you're asking them. Okay. Yeah. Tātad tiem, kas ir neprecējušies, jūs varat precētiem pāriem prasīt, hei, ko jūs darat šajā nedēļas nogalē, un mēs varam tur pievienoties. Because I think church cultures will change Tāpēc, ka, manuprāt, tādā veidā draudzes kultūras izmainīsies. when some people have a bit of courage Ja kādiem cilvēkiem būs nedaudz vairāk drosmes, and push a little bit. un viņi nedaudz tā kā ies uzbrukumā. We're different personalities. Mūsu personības ļoti atšķirīgas. I would just apologise for wanting to be with them at all, really. But Es droši vien atvainotos par to, ka es vispār gribu ar viņiem pavadīt but laiku, he's probably right. bet viņam tas ir pieņemami. Good. If you haven't heard enough from us, Ja jums vēl nepietika ar to, ko jūs šajās divās dienās dzirdējāt, or you've got questions that you didn't get the chance to ask, vai varbūt jums ir kāds jautājums, kur jūs nepaspējāt uzdot, the Living Out website has got lots of resources. šajā te Living Out mājaslapā ir ļoti daudz resursu. So there are videos showing stories. Tur ir video, kas atspoguļo mūsu stāstus, There are lots of articles and blogs dealing with different questions. ir daudzi raksti un bloga ieraksti, kas runā par dažādiem aspektiem.
And there is a podcast where we deal with different questions and different issues, and we talk together. Un ir arī podkāsts, kur mēs pārunājam šos te dažādos jautājumus. And we have nice, soothing voices. So if you're struggling to get to sleep, the podcast is ideal. Un mums ir tādas maigas, nomierinošas balsis, un tāpēc, ja jūs gribat ātrāk aizmigt, jūs droši varat klausīties šos podkāstus. And Andrew leads what we call the Youth Leader Network. Andrew vada to, ko mēs saucam par jauniešu virzību. Jā. So if you're thinking about how to help a younger generation, Un tāpēc, ja jūs domājat, kā palīdzēt jauniešiem, nākamajai paaudzei, Andrew can give you details of that. tad Andrew var vairāk tur izstāstīt cīkāk. So do feel free to check out livingout.org. Un jūs droši varat apmeklēt šo mājaslapu un izpētīt. Okay?